I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Šodien esam Veselības fabrikā, sporta klubā, gandrīz Rīgas centrā, un par cik esam sporta klubā, šeit ir savi noteikumi. Man blakus stāv Kaspars, šī sporta kluba sporta direktors. Kaspar, ar ko tu nodarbojas Veselības fabrika? Kāds pakalpojums piedāvājat? Mēs esam sporta klubs, kas ir domāts visiem vecumiem, visai fiziskai sagatavotībai. Tas ir jebkāds, kāds tu esi. Ja tu gribi trenēties, tu vari nākt pie mums, mēs atradīsim, ko tev darīt. Ir plaša trenažieru zāle, ir vairākas grupu nodarbības zāles un mazo grupu treniņi, individuālie treniņi. Mēs esam tie pionieri fitnesā, mēs tā sev varam saukt, jo pie mums var atrast visu jaunāko. Es esmu dzirdējis, ka jūs arī sniedzat pakalpojumus kādam televīzijas šovam. Jā, mēs tikko šodien sākām būt oficiālie sporta treneri LNT Okartas skatuvē. Tā kā trenēsim šīs jaunās zvaigznes. Skaidrs. Pirms intervijas tu man stāstīji, ka jums ir kaut kāds absolūts jaunums, jauns fitnesa sporta veids ar siksnām. Pastāst cīkāk, ko mēs tūlīt mēģināsim darīt. Pie mums ir tāda siksnas TRX, un tas ir tāds aktuālākais šobrīd pasaulē vispār sportā. Un ne tikai sportā, bet arī tiem iesācējiem. Un unikāls viņš ir ar tas, ka viņi var lietot gan grupās, gan individuāli un noteikti pakārtot kaut kādam mērķim, piemēram, noteiktam sporta veidam, un nāc jau parādīšu. Ok, ja mēģināt. Un šis nāk no amerikāņu zemūdens karaspēkiem. Pa lielam amerikāņu armija izdomāja, ka ja viņiem ir jātrenējas un viņiem nav daudz vietas, vienkārši paņem striķus, uzkarina un trenējās. Kaspar, cik ikdienā Veselības fabriku apmeklē cilvēki? Es teiktu, ka vairāki simti. Mēs darbdienās varamies vaļā 7 no rīta un slēdzamies 10 vakarā. Un tas pulciņš ir diezgan liels un iespaidīgs, bet, protams, ka ir arī brīži, kad klubs ir tukšāks un var katrs atrast tādu brīdi, kad ir vairāk svaigā gaisa. Bet, vakaros ir sevišķi, mums ir zāles pilnas. Kā jums klājās Parkam kopā akcijā? Cik jaunus klientus piesaistījāt? Vienā dienā kaut kur vairāk par 1000 jaunu dalībnieku.